atver mūsu vietējos portālus, tur stāsta, ka viss Trumpam, visi slikti, reitings zemākais tur vēsturē, Amerika drīz beigsies. Tu kā cilvēks, kas dzīvojas vairāk kā 17 gadus Amerikā, kā tur īsti ir? 20 gadus. 20 gadus. Trumpa pirmās prezidentūras laikā bija viszemākais, vēsturiskai zemākais bezdarbs Amerikā, 3,5%. Un viņš uz to iet arī tagad. Pēdējā mēnesī, ja nemaldos aprīlī, es varu mazliet kļūdīties, darba vietu pieaugus pa 170,000 Amerikā. Birža, pa ko visi te kliedza pa biržām, ka tur kraks un šitā un tā, atgriežās Dow Jones indeks, visi indeks atgriežās normālā pirms tarifu stadijā. Dow Jones piekdienies nemaldos bija pie 42,000. Jā. Tas ir Wall Street akciju indeks. Ekonomika aug 3%. Tātad tas, ko solīja Trumps amerikāņiem, viņš to dara un izdarīs. Un izdarīs labāk vēl nekā pirmās prezidentūras laikā. Ja runā par karu, labi, ja nebūtu Trumps, kurš tam mēģinātu to karu izbeigt? Tā ko karoja 100 gadu karš, mums ir vajadzīgs. Dažiem tas ir vajadzīgs, jo tas ir milzīga peļņa. Milzīga peļņa. Protams, ka Trumpu lamās visi šie progresīvie, liberāļi, kreisie, zaļie, sarkanie. Viņi lamās Trumpu no rīta līdz vakaram. Un mūsu sabiedriskie mēdī visi ir tādi. Viņi pilnīgi liberāli. Vēl ko Trumps izdarīja? Viņš izdarīja to, kas acīm redzot būs jādara Latvijā. Viņš pārtrauc finansējumu sabiedriskiem mēdījiem. Viņš saka, nevar, nav objektīvi.